Ar katru gadu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji saka arvien vairāk izmantot savas tiesības izvēlēties mājas vecāko, lai likumā paredzētajā kārtībā piedalītos sava mājokļa apsaimniekošanā. Tādu iespēju nepalaida garām arī Alejas ielas 5 mājas iedzīvotāji Dagdā. Tad jau 3 gadi tika ievēlēts mājas vecākais un arī ar viņa starpniecību iedzīvotāji arī komunicē ar komunālu saimniecību un izsaka savas vēlmes, ko tad vēlamies, lai mūsu māja būtu izdarams. Visus jautājumus un iespējamos risinājumus mājas iedzīvotāji pārunā kopsapulcēs. Tādējādi pakāpeniski tiek veikti sīkie remontdarbi, dzīvokļos, kur tas ir nepieciešams, tiek mainīti dūmvadi. Pagājušajā gadā mājas iemītnieki ir tikuši pie jaunām durvīm un logiem kapņu telpā. Pašreiz namā notiek kapņu telpas remonts. Telpu remonts jau nebija veikts kādus 20 vai vairāk gadus, un, protams, ka viss nolietojas un visam gribas dzīvot skaistā un tīrā telpa, lai būtu tīrāki, smukāki, gaišāki. Līdz ar to, jo mēs maksājam apsaimniekošanas maksu un kaut kādu naudas līdzekļu sagrājas kontā, un iedzīvotāji nolēma, ka vajag veikt kapņu telpu remontu. Sava īpašuma pārvaldīšanas tiesības mājas iemītnieki ir deleģējuši Dagdas komunālajai saimniecībai, kuras darbinieki tagad arī veic kapņu telpā notiekošos remontdarbus. Uzņēmuma vadība atzīst, ka no savas puses ir ļoti apmierināta ar sadarbību, kas ir izveidojusies pa šiem gadiem. Šī Alejas 5 māja ar iedzīvotājiem ir izveidojusies gan pirmais, gan laikam ciešākais tas kontakts, kura rezultātā mēs esam izrunājuši darba apjomu, darba specifiku, darba secību, un patreiz, laikam šī ir tāda pirmā māja, kad gan iedzīvotājiem ir skaidrība, ko mēs darām, kā mēs darām, kādos termiņos, gan arī mūsu uzņēmumu darbiniekiem, tad arī ir skaidra šī darba fronte. Darba plānā ir iekļauta arī pieguļošas teritorijas labiekārtošana un ūdens novadīšanas ceļa sakārtošana. Remontdarbu kopējas izmaksas sastāda aptuveni 1600 eiro. Jautājumu par samaksas iespējām un grafikiem ar iedzīvotājiem jau ir saskaņoti. Daļa ir no apsaimniekošanas fonda, daļa ir panākta vienošanās, ka proti ir mūsu līdzfinansējums, mūsu uzņēmuma līdzfinansējums, cik viņš būs liels, pagaidām grūti spriest, jo principā tās izmaksas veido materiāls un ieguldītais darbs. Izvērtējot pozitīvu sadarbības pieredzi, gan Dagdas komunālās saimniecības, gan pārvaldītās mājas iedzīvotāji ir gatavi arī turpmāko kopprojektu īstenošanai.